Programma, kas man atvēra ļoti daudz iespēju, parādīja pilnīgi citu skatījumu uz dažādām norisēm pasaulē. Programma, kas mani iedvesmoja būt gan līderim, gan strādāt komandā, gan arī interesēties padziļināt par politiku. Kas sniedz diezgan plašas iespējas atrast savu tālāko virzienu nākotnē. Kas liek cilvēkiem sastapties? Kas man deva daudz jaunu zināšanu. Kas dod iespējas. Kas ievirzīja mani uz pareizām sliedēm. Kas iemācīja lasīt starp rindiņām, es tā varētu teikt. Jā, iemācīja kritiski domāt, man liekas. Kurā ir iespējas izmantot savu intelektuālo kapacitāti pilnā apmērā. Programma, kurā es satiku, protams, daudz jaunu, interesantu cilvēku, inteliģentu, gudru un viennozīmīgi arī vienus no labākajiem pasniedzējiem Latvijas universitātē. Kurā ir iespējas satikt daudz jaunu draugu, doties ceļojumā uz ārzemēm un saprast starptautiskās pasaules notikumus. Kurā varēja paspēt divreiz pabūt apmaiņas programmās, neko nenožēlojot. Kurā es piedzīvoju ļoti skaistus 4 gadus ar lieliskiem draugiem, tiešām draugiem, milzīgu atbalstu. Un īstenībā tie bija 4 manas dzīves gadi, kurus ļoti daudz piedzīvoju gan universitātē, gan ārpus universitātes. Un tas bija pateicoties maniem studiju biedriem un arī atsaucīgiem skolotājiem, lektoriem, es atvainojos. Pasniedzējiem, profesoriem. Kurā es dabūju plašas zināšanas, kuras es tagad varu pielietot. Šī studiju programma nav man likusi vilties, jo es biju ārkārtīgi tāda, kā lai saka, priecīga, kad es uzzināju, ka es viņā esmu tikusi un es varēšu uzsākt savus studiju gaitas. No tā apraksta vien man viņa šķita ārkārtīgi pievilcīga, un kā jau saku, tās ekspektācijas tā kā ir attaisnojušās arī. Un kas tad ir šī studiju programma? Viņa principā, es teiktu tā, ko es ieguvu, tās ir tādas universālas zināšanas par starptautiskās ekonomikas procesiem, kas man noder arī šobrīd, jo es īsti tā kā nestrādāju ar starptautiskās ekonomikas jautājumiem, bet tas ir zināšanas vienkārši, kas liek domāt, un tas ir lielākais iegūms. Es varu teikt, ka mūsu kurs bija tiešām tāds, mēs saucām sevi par diplomātīšiem, par diplomātiem, un mums bija, jau no paša pirmā kursa sākuma mums bija tāda sava iekšējā vide un pasākumu, un tas ir ļoti svarīgi, manuprāt, jo mēs neesam konkurēti, mēs bijām komanda, vēl joprojām esam, mums ir vēl joprojām kursa pasākumi, viss, un es varu teikt, ka īstenībā vislielākais tāds iegūms un atmiņas ir ļoti daudz un visādas, un no visādiem pasākumiem, no lekcijām, no viskaut kā, bet jā, tas, ka mēs ieguvām viens otru, mēs kā kurs kopumā, kā cilvēki. Labrīt! Es parasti nokavēju apmēram 5 līdz 10 minūtes reizēm, bet es pieļauju 15 minūtes ir tas pieklājīgā kavēšana. Un tad pa šajien. Tas ir ļoti garšīga kafija. Tas, ar ko es strādāju. Tikko radījām jaunu ziepīti, un tā mēs te strādājam. Un padam un virzam Latvijā ražotu produktu pasaulē. Lūk, tāda ir man tā ikdiena. Beidzas parasti 5, 6, 7, kā kur reizi, atkarībā kur un kā, vai ja mēs skatāmies pēc Latvijas laikiem, uz sarunas ar Indiju vai ar Krieviju vai kā, tad, protams, pielāgojamies tam laikam, kurā valstī, kur ko vajag sarunas vest, diplomātiskās sarunas vest. Tas ir ļoti liels īstenībā plus, ko mēs iemācījāmies vest sarunas. Un no prezentācijām nevajag izvairīties, nevajag teikt, ka sāp kakls un tā, vajag runāt auditorijas priekšā. Par to dienu, mans dienas ritms. No rītas atnāku uz darbu. Tad, protams, es jau to nedrīkst teikt, bet, protams, uztaisu kafiju, es izceru viņu. bet mēs vīrēti vienmēr visi strādājam, bet tā kafija rītas vajadzīga. Tad, protams, ēpasti, tad ir tekošie darbi, un tad tie darbi ir ļoti dažādi. Sākot, tā kā esmu finansists, tad sākās lielākoties tas saistās ar dažādiem finanšu dokumentiem. Man jāstrādā ar zaļo tehnoloģiju inkubātoru, kas ir zem mums saistībā ar Norvēģu finanšu instrumentu. Tad ir dažādi citādi projekti, un tad paralēli tam notiekās tas saucamais bilaterālās aktivitātes, kur mēs savedam kopā latviešu un norvēģu komersantus.
Un tad ir vai nu variants, vai nu mēs taisam šeit, Rīgā, šādas tikšanās kā kontaktu biržu, vai arī mēs braucam uz Oslo, vedam viņus tur. Taisam dažādas seminārus informatīvos, un tas iedod tādu dažādību. Studijās iegūtās zināšanas viennozīmīgi man palīdz, piemēram, analizēt informāciju. Šobrīd es arī strādāju Saeimas sabiedrisko attiecību birojā un apgrozos šajā te Latvijas politiskajā vidē, un tad palīdz analizēt šos te procesus, kas notiek. Tieši tā analītiskā spēja, man liekas, tas būtiskākais, ko es iegūšu šajās studijās, jo tā informācija, ko mēs varējām uzņemt un ko mums pasniedzēja, tā kā mudināja visu laiku iegūt, tas bija apjoms, bija diezgan vērā ņemams, un līdz ar to tas arī tā kā veicināja šo te analītisko spēju. Jā, man tā interesanti sanāca. Šobrīd es dzīvoju Zviedrijā, mācos maģistros. Un, jā, tas notika pagājuši gadu. Es aizgāju prom no darba un aizbraucu uz Zviedriju mācīties. Ko tu labi mācies? Un es arī nedaudz pamainīju savu virzienu. Es aizgāju pa mediju līniju, bet konkrētāk uz vizuālo komunikāciju. Tā kā man vēl 1 gads ir jānorauj, un tad būšu apakaļ Latvijas vidē. Īstenībā mēs to nezinājām, ka viņa mācās. Es tādu rokus. Es strādāju valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, Eiropas lietu un starptautiskas sadarbības nodaļā. Un jā, ugunsdzēsēji ne tikai dzēš ugunsgrēkus, viņi darīja arī kaut ko citu. Ļoti interesanti. Es šobrīd strādāju Air Balticā par partneru attiecību ar citām aviolīnijām menedžeru. Arī tas ir ievirzies kaut kā organiski. Pabeidzu studijas, pirmos pāris gadus pēc nostrādāju Amerikas kompānijā, kas arī strādā ar aviolīnijām. Gandrīz gadu nodzīvoju tur un tagad atbraucu Latvijā un gribējās meklēt darbu tieši saistīt ar aviāciju un likumsakarīgi. Esmu Air Baltica. Nu jā, un tad reku šitie ir man 3 biroja loki, kur atrodas mans birojs, jo parlamentam ir vairāk sāku. Un tad tā kā nāk ciemos uz Saimu, ekskursijā un uz sēdēm bez maksas. Es strādāju Akadēmiskajā informācijas centrā un strādāju ar 2 projektiem. Tas ir Stadīna Latvija projekts, kur mēs darbojamies, iesaistam augstskolas kopējos pasākumos, kas attiecās tātad došanās uz izstādēm uz ārvalstīm, ja, informējam ārzemju studentus par iespējām šeit Latvijā mācīties, informējam augstskolas par kaut kādiem pasākumiem, veidojam tātad pasākumus ar viņiem kopīgos arī. Un otrs, tas ir Eiropās projekts, tātad strādājam ar šiem 5 Eiropās dokumentiem, CV sagatavošana, motivācijas vēstules sagatavošana, diploma pielikumi, valodu pase, tātad Eiropas komisijas projekts. Nu, šobrīd ir diezgan daudz ko darīt, jo sāk sanāksmes būt, un nāks sanāksmes, tātad visādi veidi izstādes uz pavasaru pusi, tas ir ļoti regulāri, ļoti daudz komandējumu šobrīd, es pat tikko biju Vīnē, ir ļoti daudz ko darīt patiesībā. Nu jā, no tāda aspekta, ka ceļot, jā, tas ir ļoti forši, bet, kad tev ir dots 24 stundas Vīnē, tad tas vairs nav forši, jo lielāko daļu tu pavadi vai tātad guļot, vai tur sanāksmē sēžot, jā, piedaloties. Es šobrīd dzīvoju Latvijā, strādāju LDZ Cargo. Elīna? Latvijas dzelzceļa Cargo. Jā, es esmu Elīna. Es šobrīd dzīvoju Amsterdamā. Ko es esmu līdz šim izdarījis, ir tā, ka es maģistrā aizbraucu uz Barceloну studēt tieši tā kā Economics of Public Policy, ko es tagad nevaru runātājs latviski. Nu jā, un tad es tā ievirzījos, tieši es arī aizgāju daudz maz par izpēti, bet tā kā politikas izvērtēšanas pēc tam strādāju bišķiņās Pasaules bankai un Nīderlandes ekonomikas analīzes institūtam un tā kā strādāju Eiropas komisijas projektiem un tā kā saistībā ar inovāciju politiku. Studiju laikā mums bija tiešām ļoti laba grupa un kursabiedri. Un mēs regulāri gājām kopā ēst uz ēdnīcu. Un tad mums jau bija tā, ka mēs sasēžamies pie lielā galda un tad labu apetīti ģimene. Un, tas man laikam, jā, tie arī ir tie gadījumi, kas saistās tieši ar cilvēkiem. Jā.
man ir laikam jā, ar cilvēkiem. Man patīk, ka mums arī tās lekcijas bija tādas, ka mēs jau beigās ar pasniedzējiem bijām tā kā uz stūlu, mēs varējām diskutēt tādā vienlīdzīgā līmenī, cik mēs tur varējām. Tāds jautājums dažreiz bija jēdzīgi, dažreiz netik. Un man īstenībā arī tas ar diplomātiem asociējās jau pirmais, kad bija kaut kāda, kā viņi saucās, universitātes jauniem kursiem, kad tik pirmais kurs nāk, viņiem ir tās iespējas vai kaut kas tam līdzīgs. Jā. Un tad tur jau īstenībā varēja redzēt, ka mums būs tāda laba grupa, jo mums jau bija tāds liels tas diplomāta karogs, kurš čenderi, kur mums pazīstam kā žurka, kurš savāc visādas vecās mānas, ka viņi arī atrada to diplomāta karogu, ka viņš ir, un tas man īstenībā arī atcēs tāds. Man mājās stāv tā cepurīte ar diplomātiem iekšā. Jā, un arī tāda vienotība nenormāla īstenībā. Un arī tagad Elīna dzīvo Amsterdamā, Sintija Melnkalnē šobrīd laikam, bet pārcelsies arī kaut kur. Jānis vienlaik dzīvoja Amerikā, es dzīvoju vienlaik Dānijā. Visi kaut kur īstenībā ļoti ir dzīvojuši un braukājuši, bet tas nav mums liedzis. Mums vienmēr ir saglabājies ļoti tuvs kontakts, un mēs, kad ir iespēja satiekamies, un tiešām mums tie salidojumi ir regulāri. Es uzskatu, ka SEK absolvents vispirms pavisam noteikti ir ar dzīvi apmierināts, dzīves priecīgs. Es uzskatu, ka viņš ir aktīvs, viņš negaida, ka lietas pie viņa nāks. Viņš pats pacels savu asti un aizies pie savu kārotā. SEK absolventam ļoti patīk strādāt. Man liekas, viņam varbūt pat nedaudz vairāk patīk atpūsties. Viņam patīk ceļot, iepazīties, pagaršot, izmēģināt. Tā kā labu vīnu pilnībā izdegustēt dzīvi. SEK absolvents ir korekts. Ir erudīts un arī ir interesants sarunas biedrs. Korekts kameru priekšā. Jā, manuprāt, SEK absolvents ir inteliģents, radošs personība, kas dzīvo ārpus kastes vai mēģina dzīvot ārpus kastes. Jo skatās bišķi tālāk par savu degunu galdu, man liekas, ārpus Latvijas robežām arī. Bet tomēr ar vienu kāju ir tepat uz vietas Latvijā. Tāds kaut kāds interesanti. Tur rokas pūs. Jā. Tomēr interesē, kas tur notiek, nav tā, ka vienalga. Mēs, man liekas, esam ļoti forši, mēs esam ļoti aktīvi, mēs esam, kā jau es minēju, arī zinātkāri. Mēs, man liekas, varam izdarīt ļoti daudz. Lai gan dažkārt varbūt ikdienā mēs tik daudz nemācījāmies, bet tad, kad vajadzēja, tad mēs noteikti iespringām, teiksim tā, un visu paspējām izdarīt. Un galvenais bija tas, kad tiek sasniegts tas rezultāts, kas ir vajadzīgs. Spilgtākais notikums no studiju gadiem. Viens no notikumiem, kas bija noteikti mācību brauciens uz konferenci Kuršteinā, kas mums bija Vācijā. Vēl viens notikums noteikti bija tas, kad, ko es atceros, bija viens no pasniedzējiem ļoti mīlēja viens no pasniedzējiem mīlēja Laureiniku, nosacīti mīlēja Laureiniku. Un tad, kad bija eksāmenis pie viņa, tad mēs no Čilī Picā bija tieši akcija, ja tu kaut ko tur dari, tu vari dabūt lētāk Laureinika disku, un mēs šo bukletu bijām paņēmuši un nolikuši viņam uz eksāmena laiku uz galda. Otra lieta, kas man šķita interesanta, tas bija tāds projekts, uzdevums bija tāds izveidot brošūru par uzņēmējdarbības vidi Latvijā. Un šis projekts bija saistībā ar vienu no Lionas universitātēm, respektīvi ar dažiem šīs universitātes studentiem. Ja nemaldos, universitāte bija Klauda Bernārda vārdā nosaukta, bet es varbūt neatcerēšos precīzi. Jā, un šī projekta ietvaros mēs, latviešu grupa, tātad izstrādājām šādu brošūru, kas saucās uzņēmējdarbība Latvijā. Un mēs viņu prezentējām arī Francijas kultūras centrā, tur bija arī no vēstniecības pārstāvji. Mēs prezentējām arī no
šeit pat universitātē bija viena prezentācija. Mēs prezentējām viņu arī no valsts pārvaldes bija pārstāvi, no ministrijām bija pārstāvi, mācību spēki arī bija un tāda laba pieredze. Mums bija uzdevums, mums bija jāpārdod zelts. Mums zelta nebija. Pat mums jādomājas, ka mums ir un jāatrod īsts klients. Un īstam klientam jāpārdod. Tas man tāds interesants gājiens bija. Es tad atcerējos vēl vienu, mēs bijām Austrijā, kas ar to katru gadu, kad brauc. Un toreiz tēma bija Eiropas konkurētspēja. Mēs paņēma tēmu par Eiropas operinām konkurētspēju. Un kā noprezentēja visu, tur tā forši, un nākamā rītā dekāns, man liekas, man pienāca klāt, jā. Viņš tā, no rīta pie brokastu galva, viņš tā, čau, opera. Skatos. Dzirdēju vakar tā, prezentēja ar tādu izrādi to visu pasākumu. Man liekas, tas bija baigi forši tā. Kad studentiem ir iespējas tādās siltās attiecībās ar vadību. Es domāju, ka noteikti mēs centāmies, manuprāt, izmantot to visu, kas mums tās iespējas, un man tādā ziņā arī jāsaka tiešām pasniedzēju Šavriņu vai Šumili, kas centās tos studentus bīdīt kaut kur, kas būtu labākie un tā starptautisko pieredzi. Un to es no savas pieredzes varu vienkārši teikt, ka man tas ir ļoti palīdzējis, ka man bija kaut kādas starptautiskās konferences, kas pati gāja un es mēģināju izmantot visu tās iespējas, ko universitāte piedāvā, jo īstenībā iespēju ļoti daudz. Universitāte ir liela mums tā universitāte un ir tik daudz iespēju, ko izdarīt. Un to neizmantot, tad arī ir īstenībā ļoti žēl, jo ir jāķer visu, ko tu vari, lai paceltu to savu latiņu augstāk. Citādāk tas tiešām būs tikai papīrs. Tā kā daudz savas ir papīrs, tas jau priekš kam. Bet tas ir ko tu ieliec pats tajā papīrā. Ieteikumi varbūt pēc iespējas ātrāk saprast no šī plašā piedāvājuma, ko sniedz mūsu programma, atrast tā kā to šaurāko nišu, ko būtu vērts pētīt, pieņemsim, bakalaura darbā, vai kur būtu interesi turpināt studijas. Maksimāli mēģināt saprast, jo, kā jau es teicu, tas zināšanu kopums ir diezgan liels un arī tās jomas, kurās mēs pieskaramies. Un tad būtu vērtīgi saprast, uz kuru pusi ir tas lielākais aicinājums. Un tad tam vairāk koncentrēti veltīt spēkus un interesēties par to vairāk, pētīt tos jautājumus. Eju un nurtēt tam grāmatām, par tiem zinātniskiem rakstiem, un tas ir tā iespēja pat tiešām pašam kaut kādu ieguldījumu, kaut kas tev pašam interesē, iet un saprast un iemācīties. Un, manuprāt, tas bakalaura darbs bija tiešām tas, kas manuprāt, to man zināšanu līmeni pilnīgi pacēla citā līmenī. Un to nopūdlēt ir ļoti žēl, ja cilvēks tā izdara. Jā, man liekas, ka tverēt to laiku tā viegli un tiešām ņemiet visu, ko var izmantot. Un, paldies pasniedzēju, paldies par to, ka tā programma bija. Un, es novēlu to, lai noturētu to kvalitātes laciņu un celtu viņu vēl uz augšu. Kaut kā tā. Esiet komanda. Neuzturiet viens otru kā konkurenti, bet esiet komanda kursā, jo patiesībā tie 4 gadi, ko jūs tagad pavadat un studējat, un tie cilvēki, kas jums ir apkārt, jūs nekad nezināt, kur jūs viņus dzīvē satiksiet, kas jums viņi būs pēc tam, vai viņi būs draugi, partneri, cilvēks, kam tu vari piezvanīt un teikt uz to iestādi, čau, un klausies, ir lieta tāda un tāda. Tā ir tā vērtība, tā ir īstenībā tā vērtība, ko šajos 4 gadu laikā jūs iegūsiet par savām finansiālām, laika, visām pārējām investīcijām. Tie ir tie cilvēki, kas jums ir apkārt, arī profesori, kas jums ir izmantojot to iespēju šos 4 gadus. Vispār paldies mūsu pasniedzējiem, ka jūs mūsos ielikāt kaut ko nedaudz no tā, kādas mēs esam šobrīd. Jā. Un topošajiem studentiem, absolventiem mācieties sev, nevis papīram. Mans viedoklis, jā. Es nožēloju dažas lietas, kad es tomēr samācījos ātri uz eksāmenu un, diemžēl, tikpat ātri aizmirstās viņas pēc eksāmena. Tāpēc, saprotiet, ka tikai jūs paši esiet savas laimes dzīves kalēji un mācieties sev. Skaisti pateikt. Programma, kuras dēļ es ieguvu ļoti daudz kontaktus, patiešām svarīgus kontaktus.
Jo tas, ko es uzskatu gan bakalauros, gan maģistros, jebkurā no šīm mācību studijām, tas, ko mēs sākotnēji iegūstam, tie ir kontakti, kas mūs veido tālāk, mūsu dzīvē, mūsu pieredzi dod, ja? Tātad attīsta mūs, un jā, tie bija tiešām ļoti labi kontakti, un mēs aizvien turamies kopā un palīdzam gan dzīves gudrībās, gan arī darbā. Kuras dēļ uzrakstīju tiešām ļoti foršu bakalaura darbu, kas man atvēra acis uz dažādiem ekonomiskiem procesiem. Ir vērts negulēt naktis. Es to gribu pateikt. Saku vēlreiz. Kuras dēļ es negulēju pa naktim, jo vajadzēja daudz mācīties un arī labi pavadīt laiku ar draugiem. Jā, īstenībā, kuras dēļ, tas gan vairāk to, ko tu teici, arī man bija iespēja aizbraukt uz 2 riktīgi foršām valstīm, kurām, man liekas, bez programmas vispār pat nebūtu aizdomājusies, pie Francija un Melnkalna. Melnkalna gan šitā puiša dēļ, man liekas, pateicoties, viņš aizbrauc uz Serbiju, man likās, kā tas ir, ka viņš aizbrauc uz Serbiju vēl pēdējā kursā, un es arī gribu kaut kur uz to pusi braukt. Nu jā, tas bija riktīgi forši. Bet programma, kuras dēļ bija tiešām vērts mācīties visus šos gadus un tiešām apgūt zināšanas, kas bija, jo tas tiešām viss ir noderīgi. Ir vērts ziedot 4 gadus savas dzīves studijām. Programma, kuras dēļ, man liekas, es atradusi sevī to kāri turpināt mācīties, izglītoties un uzzināt arvien kaut ko jaunu, pētīt un būt vienkārši aktīvam.